Čau, čau! Es esmu Eduards un tu skaties Staro TV dienas grāmatas. Tā kā tuvojās gaismas festivāls Staro Rīga 2015, tad pavisam noteikti aktuāls ir kļuvis jautājums, ar ko tad šis festivāls saistās pašiem Rīgas iedzīvotājiem. Tieši to arī devāmies noskaidrot Rīgas ielās. 3 lietas, kas jums saistās ar Staro Rīga. Krāsains gaismiņas, daudz cilvēku, laukumos, ielās un bērnu smaidi. Kad apgaismo Rīgu, kaut kādas kompozīcijas veido kaut kādas. Pirmais, tas, ka mēs ar māsu vienmēr nākam šeit kopā. Otrais, ka ir gaisma. Un trešais vēl, tas skaistums, kas šeit ir. Gaisma, pūlis un drēgnas laiks. Gaisma, daudz cilvēku un nedaudz dzastrs laiks. Augsts, skaisti un kafija. Ka bija tāds grandios, iespējīgs pasākums. Visi tauti iznāca ielās, vakarā staigāja. Skaisti izgaismotas mājas, ēkas un visādas instalācijas. Jā, skaisti. Tā, ka, pozitīvu ietekmi atstāja tas, ko tu skaties, un tev vienkārši liek justies labi. Ar tādām asociācijām Rīgas iedzīvotājiem saistās gaismas festivāls Staro Rīga, bet viens no šī gada festivāla dalībniekiem pati Liepājas pilsēta. Dodamies noskaidrot sīkāk, kā tas izpaudīsies šogad. Labdien, Sintī! Saki lūdzu, kas tev ir mājasajūta? Kas rada mājasajūtu? Sveces. Tikai sveces? Siltums. Mani bērni. Mans suns. Varbūt ir kāda smarža, kas saistās ar mājām? Mandarīni un kanēlis. Jā, tagad Ziemassvētki tuvojās. Un tad štovēta kāposti, protams, un pankūkas svētdienas rītos. Kur jūs jūtaties kā mājās, kad neesat mājās? Liepājā. Liepāja ir mājas. Un Latvija? Nē, Liepāja nav manas mājas. Es jūtos tur kā mājās, ja es neesmu mājās. Ļoti labi. 3 lietas, kas pašai saistās ar Staro Rīga. Darbs. Darbs, protams, bet es to negribu tā kā ar Staro Rīgu man saistās daudz cilvēku, ielās, priecīgi, pozitīvi, gaismas, krāsas. Tāds miers, jo tu nedomā par neko citu, kā tikai to, kā aiziet no objektu uz objektu, baudīt. Jā. Un es tā noprotu, ka jūsu uzņēmums šogad piedalās Staro Rīga 2. gadu. Jā, Liepājas doma piedalās Staro Rīga 2. gadu. Pagājušo gadu mums bija tas tāds izaicinājums, kaut kas jauns. Liepāja Rīgā. Mums ļoti labi izdevās, es tā domāju. Mūsu stendā iepriekš pagājušo gadu, viens pāris puisis bildināja savu meiteni caur mūsu stendu, jo mums bija tādas smiltītas zīmējums, varēja veikt un tā. Un šogad mēs atkal esam Rīgā, būsim Rīgā. Ar ko pārsteigsiet? Ar gaismu, sajūtām, vēju, smiltīm, uzmanību vējš. Un kā tas objekts precīzāk izpaudīsies? Objekts ienesīs Rīgā Liepājas sajūtas. Tās Liepājas mājas sajūtas. Šogad mums jau ir atvēries mūsu jaunā koncerta zāle Lielais dzintars. Līdz ar to tad arī šis mūsu šī gada objekts būs saistīts ar Lielo dzintaru. Kā jau minēju, krāsas, vējš, smiltis. Būs arī telefonisti, kas stabos sēž? Nē, telefonists paliks Liepājā, vaktēt Liepāju, bet mums būs viss kas cits, jā. Labi, paldies! Paldies! Šī gada festivāla tēma ir Latvijas māju sajūta meklējot. Dosimies paskatīties un paklausīties, ko par to preses konferencē teica paši festivāla rīkotāji.
Jā, labrīt visiem, kas piedalās šodien šajā agrajā rītā, miglainajā. Laikam, kad pārgriez pulksteni atpakaļ uz ziemas laiku, rīti varbūt ir gaišāki, bet vakar ir salīdzinoši tumši. Un gaisma ir viena no tām lietām, kas, manuprāt, rada cilvēkos pozitīvas emocijas. Un tas, ka Staro Rīga jau daudzus gadus ir nozīmīgs projekts, kurš piesaist ļoti daudz arī gan mūsu pilsētas viesu, gan arī dažādu uzņēmēju, dažādu iestāžu interesi. Tas lielā mērā apliecina, ka mēs gribam savu pilsētu redzēt gaišu, gribam redzēt viņu ar pozitīvām emocijām. Un jāsaka, ka pagājušo gadu, kad mēs bijām kultūras galvaspilsēta, noteikti tā bija tāda kulminācija. Staro Rīga tiešām bija pa visu Rīgu līdz Meža parkam aizgājis. Es domāju, ka arī tagad, kad mēs domājam par šo gadu, tad ir vairāki interesanti priekšlikumi. Rīgas doma arī viņu atbalsta. Ir vairāk objekti, kas ir saistīti ar Eiropas līdzekļu piesaisti Staro Rīga, jo es teiktu tā, ka šajā formā, kurā viņš ir Rīgā, mēs viņu varētu pat laikam patentēt. Ja, un viņš ir unikāls savā izpratnē. Jā, ir citur, ir Francijā šāds gaismas festivāls, ir arī kaut kur citur, bet mūsu Staro Rīga, pateicoties tai komandai, ko vadīja Diāņa Čivula un arī attiecīgi tiem producentiem, viņš ir iegājis šobrīd jau pilsētas apritē kā nozīmīgs kultūras pasākums tieši šajā, novembra svētku laikā arī, tad, kad mēs svinām mūsu valsts svētkus un arī attiecīgi, kad šie vakari ir palikuši tik tumši, lai būtu priecīgs un labs prāts, noskaņojums, tad arī pilsētā šāds pasākums atkal notiek, un es saprotu, šī preses konference ir veltīta tam, lai mēs par to varētu paziņot, ka tas atkal ir klāt. Paldies! Parasti žurnālisti man uzdod jautājumu, kas šogad festivālā būs jauns. Un tad man tajā brīdī uzreiz, protams, uz mēles ir vārdi, ka nebūs nekā jauna. No vienas puses gribās, lai šī sajūta, ko mēs esam jau piedzīvojuši iepriekšējos 7 gadus, būtu tā pati labā, jaukā atmosfēra, kad mēs varam staigāt pa pilsētu, vērot tādu tā kā lielizmēra pilsētvides izstādi, kurā tehnoloģija palīdzība mākslinieki rāda savus gaismas objektus. Un tas būs arī šogad. Šogad varbūt ir mazliet savādāk šī festivāla uzbūve kopumā, jo festivāls nevis beidzās ar 18. novembri, kā tas ir bijis visus iepriekšējos gadus, bet sākās ar 18. novembri. Ko mēs varam darīt? 18. novembris ir trešdiena. Un tāda situācija notiek reizi pa, nepateikšu cik gadiem, 7? Nē, mazliet kaut kā citādāk, vai jau tāpēc, ka mums tomēr tas ir pirmo reizi, kad festivāls sākās ar 18. novembru. Un uzreiz, protams, ir dabiska tāda sajūta pamest skatu atpakaļ. Festivāls radās tad, kad Latvija svinēja savu 90. dzimšanas dienu. Un tad, kad Latvija svinēs 100 gadi, tad Gaismas festivāls Staro Rīga svinēs savu 10. jubileju. Tikai par 1 nulīti mazāk. Šogad mums festivālā būs 4 programmas, un festivāla pamatprogrammā mēs runājam par mums pašiem. Mēs runājam par to, kas šodienas Latvijā ir tā mūsu sajūta, Latvijas sajūta, Latvijas māju sajūta, kas ir tā mūsu komforta zona, vai mūsu piederības sajūta Latvijai, kā mēs to paši varam noformulēt. Un, protams, nacionālā mēneša laikā, kad mēs visi mazliet vairāk nekā ikdienā domājam par savu valsti, par to, kādi mēs esam, šī tēma gan mākslinieku, gaismas mākslinieku piedāvājumā, gan arī mūsu pašu līdzdalības piedāvājumā būs tā pati galvenā. Festivāls notiks no 18. datuma, tātad no trešdienas 4 vakars. Visi objekti būs apskatām no 18. līdz 23. un festivālā būs 4 programmas. Pamatprogramma, kas saucās Latvijas māju sajūta, meklējot, kā jau Diāna teica, šoreiz runās tieši par šo vienu tematu. Katrs no māksliniekiem, no gaismotājiem, kas piedalās projektā, un projektā būs gandrīz 10 objekti, uz Brīvības ielas asu, sākot no Krastmalas līdz pat Vecās Ģertrūdes baznīcai.
stāstīs par kādu no sajūtām, kas viņiem ir Latvijas māju sajūta. Tā var būt dziļi individuāli, tā var būt tāda, kas varbūt mums visiem kopā liekas, bet katrā no objektiem būs redzama sava citādāka māju sajūta. Objekti būs gan uz AB Dāmbja, gan šeit pat Līvu laukumā. Par lielāko objektu es došu iespēju pēc vēlāk pastāstīt Diānai un to izcelt. Objekts būs arī, kā jau pieminēja, vecā Ģertrūdes baznīca. Pirmo reizi tiks izgaismot ļoti interesantā veidā. Tātad pamata objekti būs skatāms Brīvības ielas ass no Krastmāles līdz vecās Ģertrūdes baznīcai, un pamatprogramma sauksies Latvijas māju sajūtu meklējot. Otra programma, ko jau pieminēja Amerika kungs, ir tapusi pateicoties Eiropas Savienībai, un tā ir pirmā reize, kad Baltijas, un šeit, es domāju, Latviju, Lietuvu, Igauniju un arī Poliju, jaunie mākslinieki strādā kopā, veidojot gaismu objektus. Šogad vasarā mēs savācām kopā māksliniekus no visām 104 valstīm un aicinājām viņus kopā veidot mākslas darbus. Šie objekti jau ir pabijuši Tallinas festivālā, nesen bija Viļņā, festivālā bija pozitīvi, un tiks izrādāti arī Rīgā, Vērmanas dārzā. Tie būs 7 objekti, kurus ir veidojuši jaunie mākslinieki un studenti no visām Baltijas valstīm, kopsadarbojoties un kopā meklējot jaunas idejas, kā izstāstīt stāstus ar gaismu. Un šis projekts saucās Baltijas gaismas ķēde, Baltic Light Chain, tātad Vērmanas dārzā. Trešā programma ir programma, ko mēs uzsākām tā īpaši uzsverot pagājušajā gadā un kas ir ļoti veiksmīga un man liekas tā ienes ļoti daudz gaismas tumšajā laikā pilsētā, kas saucās Rīgas karnevāls. Programmā Rīgas karnevāls mēs aicinām piedalīties uzņēmumus, iedzīvotājus, iestādes un izgaismot savas mājas, ēkas, kaut vai logus, lai radītu svētku sajūtu. Un šogad mums ir rekordliels Rīgas karnevāla dalībnieku skaits. Protams, kā vienmēr savu ēku izgaismos Rācnams, tātad būs redzams ar interesantām video projekcijām. Tajā piedalīsies arī daudz citi uzņēmumi, par to jūs sīkāk varat redzēt mūsu avīzē, kas jau ir iznākusi un kura jums droši vien jau ir rokās. Tāpat festivāla laikā mēs aicināsim ikvienu rīdznieku piedalīties programmā Izgaismo savu pilsētu, un ik viens varēs iedegt maziņu gaismas objektiņu kaut kur sev mājās un izvietot to interaktīvajā kartē, tādējādi kļūstot par festivāla dalībnieku. Un es ceru, ka līdz ar to mums būs nebijis festivāla objektu skaits vispār, kā mēs vien varam iedomāties. Tātad tā ir programma Rīgas karnevāls. Un 4. programma, ko mēs arī uzsākām pagājušajā gadā, ir Starptautisko gaismas festivāla programma, jo tas tiešām ir tiesa, ka festivāls Staro Rīga ir viens ļoti labi atpazīstams Eiropas gaismas festivāla apritē, un šajā gadā mēs esam likuši uzsvaru uz objektiem, kas ir redzami citos Baltijas festivālos. Jo ļoti bieži cilvēki nezin, ka arī Tallinā var būt mazāks un Viļņā var būt mazliet citādāks, bet notiek gaismas festivāli, un mēs esam lūguši māksliniekus no Lietuvas un Igaunijas atvest un parādīt mums savus nelielās formas darbus, kas būs apskatāmi Vecrīgā. Un tā būs 4. programma, kas būs starptautisko objektu programma no Eiropas gaismas festivāliem. Bet par mūsu lielāko objektu tad es došu atpakaļ vārdu Diānai, lūdzu. Jā, kurš gan varētu būt lielākais un svarīgākais objekts festivāla pamatprogrammā? Es jums ļaušu minēt. Ir kādas idejas? Nē. Pareizi. Protams, Brīvības piemineklis atrodas uz Brīvības ielas ass. Būtībā ir mūsu valsts simbols, viens no svarīgiem simboliem, un mēs arī vēlamies šogad, lai Brīvības piemineklis izstāsta savu stāstu. Protams, patriotiskums un valstiskums ir tās sajūtas, kuras mēs gribam uzsvērt, veidojot šo video projekciju uz Brīvības pieminekļa. Un uzdrošinoties arī ar šiem gaismas līdzekļiem izgaismot, izcelt gan šī Brīvības pieminekļa skulptūrālās formas, gan arī papildinot to arī ar mūziku. Un, protams, ka mēs esam izvēlējušies dziesmu, vienu no tādām dziesmām, kas mūsuprāt likās ļoti emocionāla un atbilstoša tam brīdim, kad mēs svinam Latvijas dzimšanas dienu. Un šī dziesma ir Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes dziesma 3 zvaigznes.
Tādu projekciju mēs esam iecerējuši un veidosim, un šī projekcija pirmo reizi būs redzama tūlīt pēc valsts prezidenta uzrunas tradicionālās, kuras notiek pie Brīvības pieminekļa, un ceram, ka arī gan iepriecinās mūs visus, gan arī liks padomāt par mums svarīgām vērtībām. Sociālajos tīklos lieto tēmturi, mirkļbirku vai hashtagu mājasajūta un padalies ar savu mājasajūtu arī tu. Tas arī viss pagaidām. Čau! Gaismas festivāls Staro Rīga 2015. Programmā Latvijas mājasajūtu meklējot, domāsim par vērtībām, kas mūs vieno Latvijā. Vērmanas dārzā apskatīsim starptautiskā projekta Baltijas gaismas ķēde, jauno mākslinieku darbus, kā arī Vecrīgā meklēsim objektus no Eiropas gaismas festivāliem. Piedalieties līdzdalības akcijā Rīgas karnevāls un izgaismosim savu pilsētu svētku noskaņās. Festivāls notiek ar Rīgas domas un festivāla sadarbības partneru atbalstu. Staro Rīga no 18. līdz 21. novembrim.